Jebkuras ciešanas, bet it sevišķi mīlas ciešanas var iedot milzīgu spēku piepildīt savu karmisko uzdevumu šajā dzīvē beidzot. Lai tā notiktu, ir vajadzīgs milzīgs kvantu lēciens apziņā. Tieši tāds, kāds notiek no nerātnējām dainām, spēka un svētuma dainām. Vārdiet kājām manu sirdi, miniet dziļi melnos dos, spārdīts vārdam mītina mina, sirds spītīgi pretīgi pukst. Pirmā reakcija vienmēr ir vainot partneri par krāpšanu vai pamešanu. Daudz augstāks līmenis ir koncentrēties uz savu uzdevumu izpildi, nevis skatīties, ko otrs dara vai nedara. Sitiet manu mīļu sirdi, dauziet stipri, nežēlogie, sitiet krustu, sitiet šķērsām, mīlestība nesalūz. Būs iziets cauri jaunā līmeņa praktiskajiem un konsultatīvajiem materiāliem. Tu saprasi, kā sišana bija no iekšpus, tavi supertalanti un tavas superspējas no iekšienes tev klauvēja un lūdza, lai tu sāc tos lietu. Izmetieti miskastēji, mīļu nosti, miskastēji nosiestāji, sirds kā zelta saules pie. Tavs miskastes laiks būs tavs vērtīgākais laiks. Mīlestība ir kā uguns sistēmā ievada dzimšanas datus. Tur uzzināt visu patiesību par savu un savu sāpinātāju, uzdevumiem, talantiem, dzīves posmiem. Tas, ka mīļais cilvēks nepilda savu karmisko uzdevumu, tas nenozīmē, ka arī tev nav jāpilda karmiskais uzdevums. Saldēja ledus kluci, saldējieti manu sirdi, ledus kusa, uguns, mīlestība akšām cēlā. Tava neziņa, kas tevi plosa un paralizē tavu dzīvi, pazudīs kā nebijusi, un tavā dzīvē atgriezīsies neticami liela enerģija. Jautāsi sev, kur es ātrāk, tava vēle pēc zināšanām un iedvesmas ir jau tik sen ilgojusies. Mokā un ciešanām būs pienācis gals un līmeni, raksti vai konsultatīvi, vai abus kopā. Turklāt savas superspējas, kuras tev noderēs tev tava jaunā līmeņa realizācija.